Tikko kā es apskatījos jaunāko CSDD statistiku, un Bava atkal jau kuro mēnesi ir pirmajā vietā. Tā kā mēs esam pirmajā vietā starp braukšanas eksāmenu sekmības procentu starp pilnīgi visām lielākajām autoskolām. Un kas ir ļoti forši, tas, ka tuvākais sekotājs mums atpaliek par 6%, kas tiešām ir diezgan daudz. Bavas sekmības procents ir sasniedzis braukšanas eksāmenos gandrīz 45%, tā kā gandrīz 45% kursantu nokārto eksāmenes ar pirmo reizi. Kas ir diezgan skumji, tas, ka vairākām lielajām autoskolām šis procents ir pat zem 30%, un vienai no lielākajām autoskolām tas procents ir pat 26%. Tas nozīmē, ka tikai katrs 4. kursants šo eksāmenu spēja nokārtot ar pirmo reizi. Tā kā tas, manuprāt, tomēr ir kaut kāds rādītājs, kādā veidā autoskolas sagatavo savus kursantus, un, kā jūs zinat, mēs visu laiku pilnveidojamies. Mums ir dažādi virtuālai braucieni, mums tagad ir pilnībā pārfilmētas visas jaunākās vietas, vēl esam izveidojuši savu Bavas pilsētas teorijas testu un dažādus citus video, kas palīdz kursantiem sagatavoties eksāmenam. Tā kā pirms izvēlēties autoskolu, kārtīgi padomājiet, ar kuru reizi jūs gribat nokārtot to eksāmenu.